Indriķa kronika ir populārākais vēstures avots par agrīno Latvijas zemes vēsturi. Indriķa kronika ir pirmā liela apjoma vēstures rakstu liecība par šo reģionu. Tā stāsta par 12. gadsimta beigām un 13. gadsimta sākumu, un pirmo reizi ļauj iegūt detalizētāku informāciju par šajās teritorijās dzīvojošajiem zemgaļiem, latgaļiem, kuršiem, vendiem, sēļiem, līviem un to kaimiņiem. Tomēr aina, kuru par šiem laikiem uzbūr filmas, romāni un citi populārās kultūras vēstures apskati, nereti ir visai ierobežota un vienpusīga. Tāpēc ir vairākas liecības, kas atsevišķos gadījumos varētu būt palikušas nepamanītas. Šajā kanāla Laika doma raidījumā apskatīsim vairākus faktus no Indriķa kronikas laikiem, par kuriem bieži nerunā ierastajās sarunās par šo Latvijas teritorijai tik izšķirošo laika posmu.